Labdien visiem, kas mūs skatās! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podcasts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļu kopā ar Veselības centra apvienību un tā speciālistiem izzinām dažādas aktuālas tēmas, lai ik viens no mums varētu spērt soli tuvāk veselībai. Līdz šim esam runājuši par sirds, kā arī acu veselību, bet šoreiz pievērsīsimies laboratoriskajiem izmeklējumiem. Lai noskaidrotu svarīgāko par un ap šādu izmeklējumu veikšanu, uz sarunu esmu aicinājusi centrālās laboratorijas vadītāju Janu Osīti un Veselības centra apvienības internistu dienas stacionāra Aura prēmiju vadītāju Ingu Orleānu. Sveiks, dāmas! Labdien! Prieks jūs redzēt pie mums. Jautājumu man ir diezgan daudz, tāpēc bez liekiem ievadiem un ķeršos klāt. Mēs bieži par analīžu veikšanu, par laboratorisku izmeklēšanu veikšanu dzirdam, ka ir tā rekomendācija reiz gadā veikt asins analīzes, kaut kādu tādu kopainu pārbaudīt, bet kādi vēl būtu izmeklējumi bez asins analīzēm tādai regulārai veselības pārbaudēji arī cilvēkam šķietam viss ir kārtībā, nav nekādu sūdzību, tā profilaksei, kā saka. Jā. Klīniski katram cilvēkam katru gadu vajadzētu noteikti iziet jūs jau pieminēto pilnu asinsaini, bet vajadzētu arī iziet iekšējo orgānu marķieru bioķīmiskās analīzes, lai konstatētu, vai šo te orgānu darbībā nav kaut kādi traucējumi. Un tad ir virkne analīžu, kuras varbūt nav nepieciešams katru gadu, bet ar kaut kādu regularitāti, piemēram, vienreiz 3 gados vajadzētu veikt. Tie ir tie paši holsterīna, zināmā vecumā holsterīna lipidogramma pilna analīzes un iespējams onkoloģiskie marķieri, bet tie, kas būtu tiešām regulāri katru gadu, tie ir šī pilna asinsaina un bioķīmiskie marķieri. Papildinot arī tādu ikgadējo profilaktisko pārbaudu, kā ir ar to ārsta apmeklējumu, arī vajag iet, ja tev nav sūdzības, vienreiz gadā aiziet, tur aprunāties un tam līdzīgi, vai bez tā var iztikt? Es gribētu teikt, ka būtu liederīgi tomēr apmeklēt ārstu, jo bieži vien ārstam varbūt ir kaut kādi specifiski uzvedinoši jautājumi, kuri novad pie tā, kad pacients nolēma pārbaudīt, piemēram, ģimenes anamnēze, un ir kaut kāda varbūt ģenētiskas saslimšanas iespējams, vai mēs vienkārši zinām jau uzreiz pēc skrīninga, kad ir ļoti liels risks kardiovaskulārām slimībām, tad agrīni sāk pārbaudīties, varbūt nesasniedzot jau zinām vecumu, bet ātrāk jau šīs analīzes tiek noteiktas. Tāpēc es gribētu teikt, ka šī saruna ar ārstu vienmēr ir liederīga. Tad tas nebārsies, kad atnāc lieku reizi, bet galvenais zināt, ka viss kārtībā, kad vajag pārunāt, ka viss ir labi, ārstu arī nomierināt, sevi nomierināt un labāk zināt, ka viss kārtībā. Nekā? Tīri tā no klīniskā viedokļa bieži vien mums liekas, ka viss ir kārtībā, un mēs varbūt nemaz nezinām tās ārējās pazīmes, bet pacients ienākot kabinetā, vēl varbūt tās viņš neko par sevi nav sācis stāstīt, bet ārsts uz viņu skatoties jau pamana kaut kādas pazīmes vai izmaiņas, pēc kurām viņš var, kuras liek vai vedina domāt uz to, ka iespējams var būt kāda patoloģija. Un tas man arī ir tā, ka es varbūt sabiedrībā esmu un ieraugu cilvēku un domāju, cik ļoti klāji klīniski kāda pazīme, vai viņš zina, ka viņam iespējams ir šīs saslimšana, jeb nē. Tāpēc tas, kad slimības jau viņas jau nesākās vienā dienā un otrā dienā viņa ir manifestējusi. Jebkura slimībai ir šis te prodroma stāvoklis, kad cilvēks vēl nav, kā saka, īsti slims, bet viss tas orgānu darbības sāk funkcionēt jau ar nobīdēm un svārstīties, un ir šis te robežas stāvoklis. Tāpēc, un ja pacients pats, pirmkārt, viņam ir grūti sevi novērtēt, jo viņš redz visu laiku sevi ikdienā, un otrkārt, varbūt viņš nemaz nezin, ko vajag novērtēt, kas varbūt ir patoloģiski. Tāpēc, jebkurā gadījumā tā saruna un tas kontakts ar to ārstu ir liederīgs noteikti. Jā, tā patiesībā labi nianses, kaut kā nebija aizdomājies es ikdienā par to, ka tiešām var likt kaut kādu lietu, kas jau
periodiski kļūst par normālību tam cilvēkam, viņš jau varbūt pierod, nepamana, un tad aiziet pie ārsta un izrādās, ka varbūt jāveic kaut kādas pārbaudas, tiešām, lai pārbaudītu, vai viss ir kārtībā. Pieminējāt arī par šo te holesterīnu, kas ir kaut kādā vecuma posmā parādās nepieciešamiem arī onkoloģiskajiem marķieriem. Varbūt varat vēl iezīmēt, kas ir tie svarīgākie profilaktiskie testi, vienalga vai tas ir kā asins analīze vai citi laboratoriski izmeklējumi, un dažādos vecuma posmos. Vēršam, es zinu, reizi gadā kolēģi vērš uzmanību, piemēram, televīzijas vēžu skrīningu, kas vēl ir, pa tādiem vecuma posmiem varbūt varat pieminēt, kas tās lietas, kur vajag piedomāt un uz kādām pārbaudēm doties. Varbūt es sākšu par šo jautājumu. Laboratorijas puses īstenībā diezgan jau visādi izstrādāti testi, arī komplekti, kuriem tiešām ir svarīgi katra sava dzīves posmus. Ja? Piemēram, ja mēs ņemsim pēc 20 gadu vecuma, ja mēs nerunājam tieši par bērniem, bet runājam jau arī tā pieaugušiem, par pieaugušiem runājot no 20 līdz 30 gadu vecuma, te varbūt tiešām ir pilna asinsainu, var nodot aknu nieru radītājus, un arī hormonālus, protams, hormonus, bet tikai, protams, hormonus vienmēr es arī uzsveršu, tikai ar ārstu uzraudzību jānodot. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka tur ļoti daudz ietekmējuši faktori, un izvērtēt analīzes, nodot hormonus bez ārsta uzraudzības un arī interpretēt viņus arī kategoriski nedrīkst. Tālāk ir arī sava dzīvesposma no 30 līdz 40 gadu vecuma, tie arī rekomendējumi, tad jau var pievienot tie pašus holesterīnus, arī pievienot obligāti arī sievietēm arī feritīnus, jānodot arī hormonus, ja tā ir tāds aktīvs vēl vecums, un, protams, nedrīkst aizmirst par seksuāli transmisīvām slimībām, kuri īstenībā no 20 līdz 40 gadu vecumam diezgan bieži gribētos, lai pacienti izmeklētos. Es nerunāju, protams, ja tiem, kuriem nebija aizdomas kaut kādas, tad arī es runāju par tiem cilvēkiem, kuri dzīvo aktīvu dzīvi, kas iet uz tiem pašiem manikīriem un visu pārējiem tādiem procedūram. Par to nedrīkst aizmirst, un īstenībā šobrīd ir pie mums ir mūsdienas ir diezgan vienkārši to izdarīt, aiziet uz laboratoriju, nodot bez pat ārsta nosūtījuma, jo tā interpretācija gan saņem rezultātus gan, un tad ir kaut kādas izmaiņas, tad noteikti var vērsties pie ārsta. Bet es domāju, ka tādu izmeklējumu, kā seksuāli transmisīvas slimības, tieši vairs neaizmirst. Un pēc tam, ja runāju par 40 gadu vecumu, tur jau tiešām pievienos tie paši onkomarķieri, un arī kardioloģiskie izmeklējumi, bet varbūt mēs arī parunāsim tālāk par šādu tēmu, kā par tiem skrīningiem. Tie ir īstenībā jau izstrādāti, kuriem ir diezgan regulāri jānodod valsts apmaksātie skrīningi. Tad, kas ir ar skrīningiem? Kādi tie ir? Kas ir skrīningi? Īstenībā skrīningi šobrīd ir varbūt nosauksim uzreiz pēc kārtas, Tā ir kolorektāla vēža skrīnings, uz to drīkst nodot jau pacientiem no 50 gadu vecuma, un reiz 2 gados, un šo skrīningu diezgan viegli nodot, tas ir mājas apstākļums, vienīgais, kas jāpaņem speciālu komplektu un savas ģimenes ārsta, un tālāk arī aiznest uz laboratoriju vai pie ģimenes ārsta. Tālāk skrīnings, protams, ir sievietēm, tā ir dzemdes kakla vēža skrīnings, un to ir veicams no 25 gadu vecuma, un reiz 3 gados, arī jūs zināt to, ka atnāk sievietēm, teiksim, tāda vēstule, kur aicinājums doties pie savu ginekologu nodot. Tas ir ļoti svarīgi skrīningi. Tālāk mums arī skrīnings ir uz PCAS vīriešiem, tas arī ir sakot no 50 gadu vecuma, un tas skrīnings arī reiz 2 gadus, bet jāņem vērā tiem, ja ir ģimenes anamnēze vīriešiem bija tādi saistībā tieši ar to onkoloģiju, tad pat no 45 gadu vecuma jau ir šie skrīningi jāapmeklē. Un tie ir, jāņem vērā, ka tie ir valsts apmaksātie skrīningi, un man liekas, ka viņus neizmantot ir tāds noziegums uz tā, un neteikšu, ka ir ļoti aktīvi,
gribētu, protams, lai mūsu iedzīvotāji aktīvi iesaistās skrīningu programmā. Tas ir uzreiz ienāc prātā, bieži vien attaisnojumi tādā veselības kontekstā, ka nav laiks vai garas rindas. Tas ir šajā ziņā uz tiem arī valsts apmaksātiem veselības pārbaudēm. Tur ir tas arguments par to, ka būs garas rindas, iztur kritiku vai neiztur. Rindas nesot. Jā, kad, piemēram, runājot par to kolorektāla vēža skrīnings, tur pat nav rindas, vienīgas, kas jāpaņem komplektu vai ģimenes ārsta un aiziet uz laboratoriju, vienkārši nodot šo, jā, vai arī ģimenes ārstu var nodot šo komplektiņu. Un arī parastas pie ginekologa vienīgais jādodas, lai, piemēram, nodot sievietēm skrīningu. Un vīriešiem te ir asins analīze, parasta asins analīze. Tā kā es nedomāju, ka mums ir lielas rindas, vai arī, pirmkārt, ļoti daudz, kur var jau laicīgi pierakstīties, jā. To gan, es domāju, nav jāuztraucas. Jā, tādā ziņā atrast mazu brīdi tām asins analīzēm vai aiziet pie ģimenes ārsta pēc kāda komplekta noteikti. Tur varēs pavadīt mazāk laika, ja ne novēlot atklājot un arī ārstēšanu paredzot. Jā, šie ir tie skrīningi, onkoloģiskās saslimšanas, par holesterīnu minējāt, kā ir varbūt ar kaut kādām sirds un asinsvadu problēmām, diabētu, kas tur ir pārbaudas saulaicīgai diagnostikai. Saulaicīgajā diagnostikai, ja iet runa par diabētu, tad tas jau manas pieminētās ikgadējās bioķīmiskās analīzes ir. Viņas ietver iekšā glikozi, jā. Ja šajā glikozē konstatē svārstības un ir aizdomas par to, tad jau var padziļināti pētīt to glikēto hemoglobīnu un skatīties, kāda ir vidējā pēdējo 3 mēnešu glikoze, un tad jau, teiksim, redzēt, vai patiešām ir šīs te nobīdes, vai ir vienkārši viena tāds ekscess ar kaut kādu ļoti, ļoti izteiktu. Protams, tas, ko mēs visi pieminam, ka visbiežāk saldums parādās, bet reālajā dzīvē ir kaut kāds stresa faktors, kur hormoni svārstās, un uz tā fona varētu tā glikēmija nedaudz palielināties. Bet, ja nodot katru gadu šīs te bioķīmiskās analīžu komplektu, kas ietver visu iekšējo orgānu funkciju, tad tas skar arī šo te agrīno diabētu. Tas ir pie noteikuma, ka cilvēkam nav nekādu sūdzību, jo mēs mēģinam pārbaudīt skrīninga programma ir, teiksim, mēģināt atsijāt ļoti, ļoti agrīni kaut kādas patoloģijas. Bet, ja parādās kaut kādas problēmas, tad jau tur ir ļoti liels, plašs spektrs katras iespējamās problēmas diagnostikai, jo, teiksim, pie katras tā patoloģijas viņa ļoti maz patoloģija, kas klīniski neizpaužās. Un arī tās vēlīni, vienīgais tas uzsvars ir uz to, ka tas ir vēlīni, bet arī tās sāk izpausties, ja. Mēs, protams, pats gudrākais un pats veiksmīgākais stāsts medicīnā ir agrīni atklāta veselības problēma. Un šeit tāpēc eksistē tā skrīninga analīze. Bet, ja parādās kaut kādas sūdzības vai kaut kādas izmaiņas, vai kas, tad tās parasti izrunā par tām ar ārstu, un tad jau no viss pieejama analīžu klāsta izvēlās arī specifiskas analīzes, kas varbūt attaino. Lai kaut ko konkrēti pārbaudīt, vai arī tieši par tevi nolikt. Jā. Jo tās situācijas jau ļoti dažādas. Es teikšu, ka man nesen pavisam bija atnākusi pacienta, kur atnāca profilaktiski, bet teica, ka viņai ir ārkārtīgi liels tāds, viņa ir ļoti apmierināta ar situāciju, jo viņa domāja, ka viņa ir pie kaut kā ļoti piestrādājusi, viņa ir ļoti strauji zaudējusi lieko svaru, viņai esot ļoti daudz enerģijas, viņa tagad varot mazāk gulēt. Un vispār esot ļoti, ļoti labi. Vienīgā problēma ir tas, ka viņai nedaudz paaugstināta temperatūra. Tagad viņa dzīvo ar 3,72, 3,73, un viņa man uzdod jautājumu, varbūt, ka tas esot, tā kā viņas tāds ugunīgs uzrāviens. Tad beigās izrādās, ka viņai ir sākotnējā stadija tiriotoksikozē, un tas nemaz nav nekas pozitīvs visā šai stāstā, ja, bet viņa pati redz visas tās klīniskās pazīmes, straujo notievēšanu. Saredz kā kaut kādu ieragumu. Kā kaut ko pozitīvu, ar domu, ka viņa ir kļūst veselīgāka un viss ir. Tāpēc arī tās interpretācijas par to, kas ir, kā mēs mainamies un kas mums ir, bieži vien vajag
aprunāt rāštu, varbūt nemaz tas gala rezumē nebūs tik iepriecinoši, kā pašam liekas. Par to attīstību un mainību. Mainās arī pasauli, maināmies mēs, gan mūsu ikdiena, un kāds ir vegāns, kāds ir profesionāls sportists, kāds ir tikai office darbinieks, kā ir attiecībā uz šādiem laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā šajā ziņā varbūt ir mainījušies tās tendences. Jā, tendences ir mainījušas, un pasaulē tas to, lai tiešām, par ko es varbūt arī priecīga par to preventīvu medicīnu. Preventīva medicīna nevis par iet runa tikai par skaistumu, bet iet runa par to, ka mēs jau laicīgi konstatējam kaut kādas saslimšanas, nevis pēdējās stadijas, vai arī jau, kad jau tiešām slimība jau tik progresējuši, kad ir gan atvesļošanas laiks būs garāks, gan arī dzīves kvalitāte. Šeit, lai uzlabotu tiešām dzīves kvalitāti, šim pacientiem preventīvi testi, preventīvi komplekti, uz kuru šobrīd pasaulī ir izstrādātas, kuri īstenībā arī, protams, jāņem vērā, kā doktori pareizi arī teica. Šeit ir runa par tiem, kas jau tiešām bez problēmām. Ja tu jūties saslims, ja tu jūties kaut kāda diskomforta, ja tu jūties kaut kāda simptomi, tie parādās, nav jāgaida. Jāiet pie ārsta, un ārsts jau tiešām mērķiecīgi izrakstīs tos analīzes. Šeit ir runa, ja tu esi tiešām bez kaut kādam saslimšanām, ja jūties vesels, vismaz, ja praktiski vesels, tad var arī izmantot šos komplektus, kas izstrādāti, lai vienkārši būtu, pielāgot, nav jāpiedomā pie tiem testiem, viņi ir sadalīti tajā grupiņas cilvēkiem, kuri dzīvo savu dzīvi tieši, ja mēs runājam par vegāniem diezgan tiešām bieži attīstās anemijas, piemēram, B12 saistīti, un pēc arī tur, piemēram, ir tas B12 vitamīns, kura nav, protams, ir vērts viņu nodot, sekot līdzi vismaz, jo tie, bet, pieņemsim, ja mēs runājam tieši par kardioloģiskiem, tur arī ietver sevi kardioloģiskie testi, kas tieši vērst uz to sistēmu pārbaude. Tāpēc īstenībā šos komplektus diezgan plaši sāk izmantot, jo iespējams tāpēc, ka mēs paliekam tādu moderni, aktīvi, dinamisku dzīvi, gribam visu ātri, un tie, protams, jāņem vērā to, ka tie ir maksas pakalpojumi, tie, ja jūs esat pie sava ārsta, iespējams, protams, tas ir, ja ir kaut kāds saslimšanas ārsts izsniegs jums to nosūtījumu ar valsts apmaksātām analīzēm, bet šeit jāņem vērā, tas ir ātri, bet tas ir maksas. Un, protams, par interpretāciju saņemot rezultātu obligāti jāiet pie ārsta. Nekāda gadījumu nav jāinterpretē palīdzot draugiem, portālus un vēl kur ne tikai tagad liek savus analīzes, fotografē, prasa interpretēt, pēc ka šodien ir sestdien vakars, es saņemu rezultātus un gribas uzreiz, man ir parādās kaut kāda bultiņa vai zvaigznīte vai sarkans kaut kas. Saprotiet, ir tā, ka gribētu varbūt tiem visiem pacientiem teikt, šobrīd ir tāda labā lieta, ka pacients saņem savus rezultātus, kā arī saņem ārsts. Protams, pacients bieži vien ātrāk apskatās rezultātus vai nedakceri, un uzskata to, ka viņš ir viss, viņam tūlīt un tagad jāzina, kas arī man ir. Tas ir izmaiņas, ko atspoguļo parasti analīzes, tie ir, jāņem vērā arī cipari, tas ir cipari, tā nav diagnoze kāda gadījuma uzreiz, un tie cipari jāinterpretē kopā ar visu anamnēzi, visu klinisko ainu, ar slimības vēsture, ar to, ka šobrīd kādus medikamentus lieto pacients, un arī pārslimotas nesen kaut kādas infekcijas, par ko informēts ārsta. Un tad tikai drīkst tiešām interpretēt tāda pilna apjoma, un vēl, ko es gribētu uzsvērt, ja ir analīzes pēkšņi kādam pacientam kaut kāda kritiskas izmaiņas, par ko obligāti laboratorijas ārsts paziņos vai ārstējušam ārstam, sazinās jebkurā dienas laika, vai, ja nav iespējams, visādi varbūt, nav sasniedzams telefons, vai tad arī sazinās ar pacientu, ja ir kritisks rezultāts, kur ir jārīkojas tagad, tūlīt, un arī norises, uz kurieni jādodas, ja ir kritisks stāvoklis. Vispārējie gadījumi var gaidīt, kad ārsts var sazināties, un jebkuras nelielas vēlēs izmaiņas nevienmēr kliniski svarīgas,
un klinikas nozīmīgas tajā brīdī, jā. Piemēram, tu pašu, ko minēja daktari par vairogdzēgas arī runājot, varbūt nelielas izmaiņas, ja tiešām interpretēt, palīdzot, nezinu, Google vai vēl kur tagad. Mākslīgais intelekts. Saprotu, tur jau paņems visu pilnību, kā enciklopēdija pilnība no visiem portāliem, un noteikti izmaiņas būs vai hiperterioza vai hipoterioza. Skatieties uz kuru pusi, ja? Bet mēs saprotam, ka tas var būt tiešām nesen pārslimotas smagas infekcijas, un tagad pagaidām var adaptēties, ja? Un tas nenozīmē, ka tā uzreiz diagnoze. Bet, protams, jāņem vērā to, ka uz laboratoriskiem izmeklējumiem 70% liek diagnozes. Jā, tā ir liels no lielākiem tāda rīkiem ārstiem. Uz diagnozi, protams, vēl ir instrumentāla diagnostika. Tāpēc nav tā, ka ko jūs redzat uz papīra, jau uzreiz jāuztraucas, jāskrien, vienkārši jāpagaida, noteikti jāsazinās ar ārstu un nekāda gadījuma vēl neņemt vērā iepriekšējo pieredzi kādam, kas jums atbild uz jautājumu, tā ir čatos, es arī viņus redzēju, bieži vien nofotografēt, izgriezt savas analīzes un ap 100 komentāriem, kuram kāda bija pieredze ar šo analīzi, tā ir tiešām... Tā ir viņa pieredze. Tas ir viņu pieredze, un pirmkārt, ko jūs sevi tiešām vairāk nervozēt par to, ka tas ir kaut kas slikts. Svarēs atgādināšu, ja ir tiešām kaut kas ir kritisks, ar jums noteikti sazinās, tāpēc arī, kad nodot analīzes, vienmēr pārbauda telefonu numuru, e-pastu, ja, gan arī pamatā visas ārstus arī telefonu numuri ir. Tas ir varbūt tikai nianses, ja pats vēlas nodot, bez ārsta nosūtījuma un pēkšņi kādas izmaiņas, jā, bet jebkura gadījumā laboratorija sazināsies. Kāda veida atradīsim, kā sazināties, jā, jebkura dienas laika. Jā, tieši par mākslīgo intelektu man kolēģi bija noteikti teiks, lai es pajautāju par šo arī. Es tieši pat nesen redzēju sociālajās tīklos, kur stāsta tā ļoti pārliecinoši, ka jā, es biju asins pārbaudi, tur nodot asins analīzes un nezinu, kā tulkot, iedevām mākslīgam intelektam, man visu pateikt. Bet jā, ir arī tā nianses, ko es arī nebiju tā iedomājusies, ka viņš mākslīgais intelekts jau it kā gudrs var iedot tādu vispārīgu, bet nevarēs par to cilvēku pateikt konkrēti, jo viņam jau nav tā vēsture par cilvēku. Viņam ir tikai apspaguļota pilnība, viss no grāmatas, tieši tā. Kas stingri jau uz vienu pusi, tad ir tāda saslimšana, uz otru pusi tad ir tāda saslimšana, nē, dzīve tā nav. Dzīvē jau bieži vien ir, ka tu tās analīzes nozīmē, tu jau kaut ko dinamikā skaties. Un tad man te arī bija gadījums, kad man atnāca pacienti un teica, ārprāts, man zvanīja no laboratorijas, man ir kritiski paaugstināts viena analīze, kritiski. Un viņi uzreiz ir atskrējusi un teica, ko man tagad darīt, un viņi ir izrakstījusies no slimnīcas pavisam nesen. Un es saku, nē, jums slimnīcā šī analīze bija 3 reizes sliktāka, jums patreiz ir pozitīva dinamika, jūs esat ārstēšanās periodā, mēs viņu uztaisījām, lai redzētu, vai process patiešām virzās uz labo pusi vai uz slikto. Viņai virzās uz labo pusi, bet tā analīze vēl ir stipri paaugstināta, ja? Bet redz, kaut kur kontekstā izrausts kaut kāds vienas analīzes interpretējums uzreiz parāda pavisam nepareizi visu to kopēju vainu. Tā satraukumā par to, ka kaut kas ir ārpus normas tikai pamanījis, tad aizmirstās, ka ir taču vēl fons aizmugurē par vispārējo veselību. Un ir jau vēl viena lieta, par ko mēs pieņemsim neesam vēl šeit pieminējuši. Saprotiet, mēs jau katrs piedzimstam tomēr ar savu ģenētiku. Un šī ģenētika nosaka to, ka mēs visi esam ļoti, ļoti dažādi. Un šeit ir arī analīžu, teiksim, dažādība. Un ir, daktari to nepieminē, bet ir arī individuālās normas. Un tas nozīmē, ka tās normas, kuras tiek uzrādītas laboratorijā cipariņus no līdz, tās ir vidēji statistiskās uz populāciju, bet tas nenozīmē, ka nevar būt cilvēks, kura individuālās normas ir ārpus šīm te vidējām statistiskajām. Un tad sanāk, viņš nāk man un saka, doktor, man visu mūžu šī analīze ir nedaudz paaugstināta. Un, protams, ka viņa arī būs paaugstināta, ja viņam ir, teiksim, šīs te ģenētiskā īpatnība, ja? Tā kā tik vienkārši vien kā mākslīgiem intelektam pajautāt vai apskatīties, vai man atbilst tajās normas parametros, tad gluži tā nav, ja? Jo tad, kad nāk, jūs tagad prasījāt, vai viss ir vienādi. Nāk sportisti, kuriem ļoti intensīvas, lielas fiziskās slodzes ir, vai viņiem ir kaut kāda ļoti īpatnēja
cilvēki, kas nodarbojās, piemēram, tie, kas nirst, tiem cilvēkiem tā viņu nodarbošanās nosaka to, ka viņiem, piemēram, tiem pašiem eritrocītiem un hemoglobīnam ir jābūt augstākam nekā visiem pārējiem. Ja? Savādāk viņi nemaz ar to nespēs nodarboties. Tāpēc viņiem prasa kaut kādus, viņu tā nodarbošanās pieprasa parametrus, kas ir ārpus normas, tieši savādāk viņi to nespēja veikt. Un to šeit tad arī, ja apskatās tikai tās analīzes, tad nevar saprast, ko tagad darīt. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Vai... Jā. Tad to tulkošanu uzticam ārstam. Viennozīmīgi. Jo jā, kas vienam ir norma, citam var būt ārpus normas. Katrs gadījums tomēr individuāls. Pieminējāt, ģenētiku. Ir profilaktiskie testi, ir tāds viens vispārīgs, bet ir arī šīs specifiskākas pārbaudas ģenētiskās analīzes. Kas tās ir, kādos gadījumos un kāpēc tās ir arī svarīgi veikt? No tām ģenētiskām analīzēm no klīniskā viedokļa es teikšu, ka bija laiks, ka mums neveic tās ģenētiskās analīzes, es jau strādāju, un tad man likās, ka, ja parādīsies tās ģenētiskās analīzes, tad būs ļoti, ļoti liels atvieglojums un ļoti liels tā kā mums izrāviens. Šobrīd ir parādījušās šīs ģenētiskās analīzes, bet bieži vien es šobrīd īsti arī nezinu to pateikt, kā mēs varētu vēl viņas klīnikā izmantot. Ģenētiskās analīzes bieži vien nosaka cilvēka predispozīciju, procentuālo predispozīciju noteiktai slimībai. Iespējamība, ka jā. Ja, piemēram, atnāk sieviete un saka, ziniet, man mamma un vecā mamma slimojušas ar prūts vēzi. Protams, tā domā, ārprāt, tas ir gan mamma, gan vecā mamma droši vien, kad ir ļoti augsta predispozīcija, kad arī meitai un mazmeitai būs šis krūts vēzis. Un uztais ģenētisko analīzi, ja tur, piemēram, tas procents ir ļoti mazs, jums ir ļoti maza iespējamība, kad jūs saslimsiet ar šo vēzi, bet problēma ir tāda, kad arī tā ļoti mazā, teiksim, iespējamība nenosaka to, ka viņa nenotiks, saprotat? Un es citreiz sēdēju un domāju, ir jau saslimšanas arī ļoti retas, kas tur ir autosomāli recesīvas, kas vispār ir tur viena saslimšana uz, nezinu, cik, piemēram, 27 pacienti visu Eiropu, jā, bet, ir tie 27 pacienti, un viena no tādām pacientiem dzīvo Latvijās. Principā, ja ne katrā Eiropas valstī ir, bet mums šādi pacienti vieni ir. Un arī šajā gadījumā, ja tu pasaki tā ģenētika, kad tev ir ļoti, ļoti mazs risks saslimt, tas nenosaka to, ka tev nav riska vispār nesaslimt, jā. Drusku varbūt ir savādāk, ja ir augsts risks, ja, tad, protams, tev ir uzreiz tas, ka tu biežāk kontrolējies, tu vairāk pievērst uzmanības, tu varbūt mēģini izslēgt visus riska faktorus un vispārējo šai saslimšanai. Un tu tā kā jau mēģini preventīvi darboties, lai maksimāli izdarītu visu, lai pirmkārt nesaslimtu, un otrkārt maksimāli izdarītu visu, lai es ļoti agrīni to atklāju, ja. Šajā ziņā šīs ģenētiskās analīzes ir, bet runājot par ģenētiku, tur tā kā, ja mēs gribam to ģenētiku pētīt, tīri no praktiskā viedokļa vajadzētu daudz maz izzināt savu senču tās saslimšanas, jā, un ar ko ir slimojuši asinsradniecībā esošie mamma, tētis, opi, vecākot, un viņi varbūt brāļi, tie tuvākie asinsradinieki. Jo veikt absolūti visas ģenētiskās analīzes uz visām saslimšanām, man liekas, kad, varbūt arī ir, bet tas droši vien būs ļoti dārgs pasākums. Jā, bet, tādā ziņā, tāpēc, tās ģenētiskās analīzes, viņš šobrīd ieiet klīniskajā praksē, bet mēs jau neesam iemācījušies ar viņiem, teiksim, ikdienā strādāt, kā mēs viņus varētu izmantot un kā mēs viņus varētu lietderīgi, teiksim, kādi ieteikumi būtu pie kaut kādiem konkrētiem rezultātiem. Es gribētu arī paturpināt tieši doktori runāt par ģenētisku. Tieši tā Eiropa arī tagad, protams, viņi saka vairāk iet arī ģenētiski arī Latvija, nevar atpalikt un neievies šeit uz pašu izcinību par ģenētiski, un tā ir vairāk arī kā predispozīcija, ka preventīva darbība, ja būs tāda attīstība, un šeit ir ģenētiska saslimšanas arī ir ļoti izcinība, pat ne saslimšana savu ģenētiku pētīt, un tas ir jāatšķir
tādas ļoti svarīgas kliniskas nozīmīgas ģenetiskie testi, jā, ir virkne arī tā tiešām svarīgi, ar ko bez kādas palīdzības īstenībā grūti būtu strādāt medicīnā, jā, un veikt savas ikdienas. Bet ir tādi testi, kas tiešām ir šobrīd vērsti uz tādu, kā ja varbūt ir tāda liela predispozīcija, ģimenes anamnēze pozitīva ir uz šo saslimšanu, un tad tu vienkārši sāk vairāk pievērst uzmanību savu veselību, iespējams ātrāk reaģēt, iespējams, ja? Un tā uz ko, bet tāda, jūs saprotat, tie ģenetiskie testi nesen iegāja mūsu tieši tā kā praksa, vēl jāpadzīvo un jāsaprot, kāda būs tieši tā viņu ietekme un tāda, viņa palīdzēs tiešām nākotnē novērst kādu saslimšanu, jo apstādināt ģenetiskas slimības vienkārši ar kaut kādam medikamentiem nav tik vienkārši, jā, tāpēc arī šeit ir runa par to, jā, tad diagnostika ir laba lietā, ko daram tālāk, jā. Šeit ir vairāk to, ka te jāpievērš tālāk savu tiešām to uzmanību, jāsako savai veselībai. Šobrīd īstenībā arī Eiropā, kas arī Latvijā drīz ies noteikti, mēs arī plānojam un ar ārstiem šobrīd strādājam vairāk uz tādu, iespējams, varbūt tik nenopietnu, jā, bet tomēr ģenetiskie testi par, piemēram, runājot par skaistumu, runājot par sportistiem, jā, runājot par mikrobiomu, kas ir, bet nav tik plaši pielietota Latvijā, jo uz to šobrīd tiešām tā preventīva pētot mūsu organismu, nevis jau tādu saslimšanu, ka, jā, esmu slims, man tās un tās arī izmainīts, un viss, kas arī īstenībā paliek interesanti arī pacientiem un pašai mums pētīt un lasot šos interpretācijas, tiešām līdz šim tādas diagnostikas nebija. Es domāju, tuvākajā laikā tas būs īstenība ikdiena. Kā arī kādreiz vispār laboratorija diagnostikā sākas tur, no cik tur analīžiem, ja tagad tas ir pārie 1000 analīzes, tā kā klasts ir liels un nedrīkst apstāties. Un, ja ir iespēja, šeit ir runa par to, ka tā ir, ja ir iespēja nodot, kāpēc gan ne? Kāpēc mūsu Latvijas iedzīvotājiem nav tāda iespēja to darīt? Viņam nav jābrauc uz Eiropu, iespējams, ja viņš grib veikt šo testu, ja? Viņš var taisīt šeit uz vietas un īstenībā diezgan pieejams, jā, jebkura filijā. Bet es gribēju tādu nelielu lirisku atkāpi, ka tā ģenētika, es tā domāju par ģenētikas analīzēm un par visu domāju, tā ir mums tomēr baigais izaicinājums sabiedrībā, jo tā būs baigā Pandoras lāde. Daktari šobrīd, piemēram, runā par tām analīzēm, kuras bērnam piedzimstot, mēs varam noteikt, ar kādu sporta veidu viņam nodarboties vislabāk, lai viņam būtu vislabākās rezultāti. Nu, un tad man jautājums, ar ko tad būs vispār izcelsies mūsu nākotnes sports, ja visiem būs noteikts, kuras ir tās ģenētiski vislabākie sporta veidi, ar ko nodarboties. Vai arī, tas jau man bija tagad arī tāda debats, bija viens pāris, kurš gan meiteni, gan puisis bija noteikuši savus ģenētiskās analīzes, un viņiem ir ārkārtīgi liels. Nav, viņiem ir risks ap 50% uz hematoloģiskām saslimšanām abiem diviem. Bet viņiem bija jautājums, cik liels risks uz hematoloģiskām saslimšanām būs viņu pēcnācējiem. Nu, un ja mēs ņemam te parasto, jo ģenētika jau principā ir viena no matemātikas zinātnēm, jā. Ja mēs sākam skaitīt, tad viņu bērniem tas risks ir ārkārtīgi liels, un te ir jautājums, vai viņiem vajadzētu būt pārim, jo viņiem tad mēs nerekomendēsim. Nav. Tie testi vispār nav par to. Es zinu, ka mums arī šobrīd ir Latvijā tie testi. Es nevaru šodien par viņiem atbildēt, mēs ar to nenodarbojamies, ja? Bet šeit runa bišķiņ par citu lietu, iet runa par to, ka nevis rekomendēt konkrētu sporta veidu, jā, bet no savas rezerves. Jā. Tas ir nav nekāda, protams, stingri, ja viņums pateiks, ne, tu nedrīkst nodarbot šādu sportu, un pacientam tas varbūt visu mainīs viņu dzīvu karjeru. Ne. Tur ir iet jau tāda kā ģenetiskas, bet kopā ar citiem testiem, jā, un tieši to es arī pret to, lai kādam kaut ko konkrēti ar nosacījumiem, un mēs esam cilvēki, mēs varam iespaidoties no tā un mainīt īstenību savu dzīvi. Jā, bet arī ģenetiskie testi, kur ir, kā mēs zinām, ir tie, kur ir vajadzīgi nodot arī pie hemochromatozes un tādas, tie ir citi testi, tas pats ar Žilbēna sindromu un vispārēj, tie ir tādi medicīniskie testi, es viņu teiktu, diagnostiskie testi, jā, tie ir būs un viņi ikdienu pielieto, jā, bet tie testi, kur ir vairāk, teiksim, jā, kā preventīvi, gan arī, nezinu, ja tu gribi moderni dzīvot, jā, rūpēties par sevi,
tie ir testi jau uz citu pusi. Es nedomāju, ka ar šādam testiem jūs iesiet pie ārsta konsultēties, tāpēc tur arī ir tā interpretācija klāt. Apraksts ir tādi arī par skaistumu, tur runājot par kolagēnu, izstrādi konkrētajā gadījumā, piemēram, pacienti mūsu klientiem, tie ir, pieņemsim, par vitamīnu, kāds arī šobrīd, bet neiet runa par to, ka stingri kaut ko aizliegt, un tāpēc arī tā ir arī tāda industrija, skaistuma industrija, kāpēc gan nepielietot, ja citi to var, mēs varam, piemēram, kāpēc mums tāds krēmi, piemēram, tur kaut kas tāds neiedarbojas. Bet tas nav to, ka es iesies pie ģimenes ārsta ar to interpretāciju, ja viņš interpretēs. Problēma arī Latvijā, ka mums trūks ir ģenetiķi paši, jo ir specifiskas analīze arī jātulko ģenetiķim, bet ģenetiķi mums Latvijā diezgan maz. Un visam nepietiks, ja mēs visu plaši izmantosim neģenētiskas analīzes. Kā minēja, pašu Pandoras lādu tur pavērt. Šis ir ļoti interesants. Man lika atminēties manas vidusskolas laiks, kad man bioloģijas skolotāja teica, starp citu, ka tajā brīdī, kad veido attiecības ar kādu, vispirms aiziet uztaisīt analīzes, sadarību tādā veidā, un vai vispār pēc tam ģimene ir iespēja. Un tas ir, ka cilvēks ir... Gan labi, gan slikti varbūt, Es domāju, labāk citas analīzes rekomendēt, piemēram, to pašu STS panelis, un tādi, kas mazkaitīgi, pieņemsim, bet, tiešām tur ļoti nopietni jādomā par to, jo tas var diezgan, dramatiski arī pēc tam. Runājot vispār par to, protams, kad veidojot kaut kādas ir kaut kāda šis te nejaušības, sakritības un vispārējā moments vispār attiecībās starp cilvēkiem un vispārējo. Un arī šiem, teiksim, manis jau pieminētajiem nav jau tā, ka viņiem 100% noteikti būs pēcnācēji ar šīm saslimšanām, tāpēc man liekas, ka tik ļoti sākt ģenētiski pētīt un domāt, tad mēs pazaudējam visu to cilvēcīgo būtību un vispārējo, jo šie cilvēki arī viņi izvēlējās tomēr iet savu normālo ceļu un veidot ģimeni un vispārējo. Tāpēc, un bieži vien jau mēs nemaz nezinām to ģenētiku. Teiksim, es varbūt mazāk ar pediatriju strādāju ar maziem bērniem, bet ģimenē parādās viens bērns ar ģenētisku saslimšanu, un tad parādās otrs bērns ar ģenētisku saslimšanu, tad ir tas, kad tad tiem vecākiem ir to ģenētiku jāskatās, kas ir šeit, ir tā problēma, rodās, kad pēta, jo mēs jau nekad nezinām. Ja es jums tad pajautāšu, vai kādam ir ģenētikas analīzes veiktas, tad es domāju, ka lielākā daļa mums te nevienam nav šīs te ģenētiskās analīzes. Un vai vajag viņas masveidā skrīningā veikt? Doktora Krata galva, es arī domāju, ka varbūt nemaz nevajag to darīt, jo tas ģenētisko saslimšanu, pirmkārt, risks ir dažāds un vispārējais, un es nedomāju, ka mēs spēsim tik ļoti ietekmēt evolūciju, ka mēs izskaudīsim ģenētiskās saslimšanas, jo bieži vien ģenētiskas saslimšanas, ja kāds, teiksim, ir tas teiciens, ka ja daba kaut ko paņem, tad viņa arī iedod kaut ko lieku, ja ir kaut kādas kompensācijas. Un tad, kad mēs runājam par kaut kādiem ģeniāliem cilvēkiem vai vēl par kaut ko, tad mēs bieži vien redzam, ka viņam ir bijuši kaut kādi ģenētiski, teiksim, tās novirzes nobīdes, kas viņam ir ļāvuši, kas vienām īpašībām ļāvušas attīstīties ļoti augsti, bet tas ir bijis uz citu īpašību rēķina. Tāpēc tas tāds ļoti filozofisks jautājums, ko varētu, man liekas, mēs tad debatēt. Saku, galvenais atšķirt medicīniskas, kur ir svarīgi, un tie, kuri ir pēc kādu tiešām var dzīvot, bet, tu esi brīvs, var izvēlēties. Tādā ziņā arī uz tām atkal ģenētiskajām pārbaudēm, kas nav obligāti, bet kas ir tīri pēc savas intereses, arī ir tāda varbūt tās modrība, atvērta prātu, nevis tā slimīgi, tagad visam iziešu cauri, visu pārbaudīšu. Tiešām svarīgi, un tas arī jāatšķir, tāpēc runāt ar ārstu vienmēr vajag pirms kaut ko tu gribi nodot, un arī pēc tam interpretēt arī diezgan uzmanīgi to, vai pašiem noteikti ģenētiskus testus, kas ir medicīniski interpretēt, nav iespējams.
Jā, par to ceļu, kā nonāk līdz kaut kādām profilaktiskajām pārbaudēm, profilaktiskajiem laboratoriskiem izmeklējumiem, vai ir vienmēr jāiet caur ģimenes ārstu? Ar ģimenes ārstu nosūtījumu, protams, lētāk, ne visas analīzes sedz, bet ir lētāk, bet vai vienmēr ir tas jāveic tas pitstops pie ģimenes ārsta, vai varbūt, ja zina, ka ik gadu es veicu tādas un tādas, vai vajag obligāti arī vispirms to zvanu ģimenes ārstam man nosūtījumu? Kā jūs ieteiktu? Vai praksē kā vislabāk? Ir 2 veidi, kā jūs tieši tā arī pieminējat. Ir viens ceļš ar ģimenes ārsta nosūtījumu un arī pašam nodot analīzes, bet ja jūs pat paši nodot analīzes, kas jums gribas izmeklēt, šādi radīti, dzirdēt kaut kur, lasiet, es nezinu, dažādi veidi, vai, piemēram, tie paši, kur ir bija kaut kāds risks, jums gribas ātrāk pārbaudīties, kāpēc gan ne. Bet ceļš pēc tā, ka jūs saņemsiet rezultātus, jebkura gadījumā nonāksiet pie ārsta ar ārstu interpretāciju. Ja nodot var bez ārsta nosūtījumu, galvenais pēc tam, mēs arī neinterpretēt. Jā, tas ir. To, ko es gribētu piebilst, man ir pacienti, pieņemsim, tie paši vegāni, Viņi zina, ka viņiem ir B12, vai, piemēram, tagad ļoti daudziem cilvēkiem, ļoti daudziem Latvijā populācijā ir ļoti zems D vitamīns, Un viņi dzer šos D vitamīnu preparātus. Viņi iet nodot pašu to analīzi, un tad viņi skatās, ja viņi redz, ka tas D vitamīns ir mazs, tad viņi zina, ka ir pienācis laiks atkal regulāri lietot D vitamīnu, varbūt šādas te momenti, tad arī man ir pacienti, kas lieto medikamentus holesterīnam. Viņi paši iet nodod analīzes, viņi redz, ka viss ir normāli, viņi turpina tālāk lietot tās pašas devas, bet tiklīdz sāk mainīties, tad viņš saprot, kad ir jāiet pie ārsta, lai runātu, vai tā deva nav jāpalielina. Ja ir aprunāts un izrunāts ar pacientu, un viņš saprot, kas viņam tur ir jāredz, un kā to, to interpretēt, tad varbūt, ja tas ir atrunāts ar ārstu, arī viņš var aiziet pats uz laboratoriju, nodot. Jo tā kārtība ir skaidra vienkārši. Jā, jo man arī bijuši ir pacienti, kas atnāk tur, un viņš ļoti regulāri, viņam ir 35 gadi, bet no 25 gadu viņš ļoti regulāri iet nodot šo te paneli laboratorijā pa maksu, viņam vienmēr viss ir bijis absolūtā normā, viņš nekad pie ārsta nav griezies. Un 35 gados, kā aktieris saka, beidzot parādījās viena bultiņa. Tad ar to vienu bultiņu, viņš ir klāt pie ārsta, bet labāk, lai viņš ir klāt pie ārsta, nekā viņš ir internetā, googlē un čatā, un tad ir visādas, un tad atnāk un saka, ka čatā viņam ir ieteikuši dzert pienu ar glāzi citronu sulas, un holesterīna samazināšanas. Tas vienu brīdi tas bija ļoti aktuāls, pēc tā nezinu, tādi fake, bet gala rezultātā viņš dabūjas žultsakmeņu koliku, ar šādu terapiju. Jo, man liekas, ir ļoti, ļoti jāfiltrē arī tas, ko mēs lasam, vai patiešām mēs lasam kaut kādu medicīnisku informāciju, kurai vispār var ticēt, pat nerunājot par interpretāciju, bet vai mēs patiešām runājam par ticamu informāciju, ko mēs lasām. Vēl jau pušoties uz sarunas noslēgumu, vēl gribēju panākt, kā ir ar to sagatavošanos laboratoriskajiem izmeklējumiem, asins analīzēm, kas ir tās lietas, kas noteikti jāņem vērā, vai varbūt no otra gala, kas tās biežākās kļūdas, ko pieļauj cilvēki. Daudz runāts par to sagatavošanu, ļoti daudz rakstīts, un īstenība neko neatšķirās. Parasti gan to var palasīt interneta pat, šo var palasīt, jo tur ir ļoti daudz instrukcijas, bet ziniet, kur ir tā problēma, kad atnāk pacients laboratoriju nodot, māsiņa, kas satiek šo pacientu, nemaz nezin, vai viņš ir pareizi sagatavots. Viņi uzdos dažus jautājumus par tukšu dušu, iespējams par medikamentiem, ja tie ir svarīgi, vai ir tādi testi, kuri atkarīgi tieši no konkrēta laika jānodot. Un tas ir viss. Visu pārējais īstenības pacienta atbildības. Protams, ja tu gribi aiziet laboratorijas, piemēram, taisos rīt no rītā, aiziet nodot analīzes. Iepriekš jāsagatavojas, nevis tā pašu dienu no rīta jāsagatavojas. Tas nav obligāti lielas sagatavošanas prasa. Īstenība diezgan elementāri, un to vajag atcerēties, to ir
vakariņš, lai būtu tiešām tāds netrekns vakariņš, ja, tas ir svarīgi ne tāpēc, ka uzreiz jūs visi holesterīni izmainīsies, un tik ātri viņi nemainās, ja runa ne par to, runa par to, ka tā jūsu materiāls būs kvalitatīvs testēšanai, pats materiāls, ja. Tālāk iet runa par to, ka no rīta jābūt tukša duša, nekādas izņemot pārastais ūdens, ne gazēts, ne minerāls ūdens, bet ūdens, jo minerāla ūdens arī maina asins sastāvu, var mainīt, ja. Ir specifiski kafija, nekādu nedrīkst, ne ar kādu, un vēl pie tam sulu, kuru uzskata arī ir dzeramais. Sula ir, te ir glikoza, saldinātājs, te ir vienkārši tīrais ūdens, to var izturēt, no rīta nebrukastot, bet īstenība diezgan, varat vismaz 2 pat glāzes ūdeni izdzert, lai būtu vieglāk tā procedūra jums pašiem. Un tā ir tā īstenības sagatavošana. Un, protams, nedrīkst aizmirst to, ka nav jāsteidzas uz laboratoriju, nav jāskrien un jāatpūt. Ja bija tāda, vismaz jāatpušas, jo stress, jo fiziska slodze ietekmē dažiem rādītājiem. Tie rādītāji nebūs izmainīti ļoti, bet viņi var būt maldinoši, tam ārstam pēc tam interpretēt un būs jānodot atkārtot. Ja jūs to nevēlaties, protams, labāk sagatavoties, protams, tā arī es runāju par asins analīzi, bet runā par urīna analīzi un pēc, kur ir jānodot. Tas arī obligāti izrunāt ar ārstu vai zvaniet uz laboratoriju, dot konsultācijas, kā sagatavoties, lai pareizi nodot uz šiem izmeklējumiem, un tie rezultāti būs ticami, jo jāņem vērā, mēs analizējam tieši materiālu, nevis pacientu, bet materiālu, un cik viņš kvalitatīvi bija gan paņems, gan arī pacients bija sagatavots, tā ir diezgan daudz atkarīgs. Tā ir mūsu preanalitika, kas sastādā diezgan lielu procentu no kvalitatīvas rezultātu. Starp citu, var noteikt, ja ir pacients aizgājis pārkāps, kāds noteikti, un pēc tam lasot tos rezultātus. Ir pamanīt? Var redzēt, ka to var pamanīt, un tad tu sāc domāt, kāpēc tās, teiksim, tev tajos ciparos neiet kopā, tā bilance tev nesakrīt. Un tad tu sāc uzdot jautājumus, un tad izrādās, kad ir sulu padzērs vai vēl kaut ko. Vienīgais, ko es gribēju piebilst, kad ir dažas situācijas, kad doktors saka, aiziet lūdzu, tagad nododiet analīzes, man bija tāds gadījums pavisam nesen, kad es pacientam lūdzu vienu kardiomarķieri, kurš uz akūtām situācijām, uz troponīns tāds, un es viņam saku, lūdzu, aiziet, nododiet. Un es viņam zvanu pēcpusdienā, viņš nav nodevis, kāpēc viņš gaida nākošās rītu, lai būtu tukšā dušā un izpildītu šos te. Ir tā saucamās ātrās diagnostiskās analīzes, kuras veids, lai ļoti akūtas situācijas apstiprinātu. Šīs analīzes neprasa sagatavošanos, un viņas tiek momentā, un mēs viņus arī varam taisīt, teiksim, pēc 2 stundām un interpretēt, vai tas process virzās uz priekšu vai tieši regresē. Tāpēc es arī tieši runāju par to, ja jūs gatavojat nodot analīzes iepriekš, pareizāk tratēts, ja ir kaut kādas situācijas, protams, kā arī jūs saprotat, ka pacients stājies stacionāri, viņam arī ņem asins uzreiz, neviens viņam neprasa tukšu dušu vai tukšu dušu. Šeit neiet runa par iet runa tikai par klasiskam analīzēm, tiem, kuriem, teiksim, situācijām, kur tiešām sagatavojas nodot uz pēc ārsta nosūtījuma. Pie tām arī ir, par ko arī pacienti zvanot, saka, es neesmu tukšu dušu, vai es šodien pēdis, vai drīkstu nodot. Ir, kas nekāda gadījumā netraucēs nodot tie pašas infekcijas mārķieri, kas neizmainīsies, esat jūs tukša duša vai netukša duša. Tālāk tie paši, pieņemsim, vitamīnus, ka tur var nodot, jo viņiem ir tādi radītāji, kas ir neizmainās tik strauji un ātri no jūsu konkrētiem, piemēram, spēdat kaut ko tur saldu vai vienalga padzērat kaut ko tādu. Nē, bet tikai jādomā par to, kad par to uzturu visi runāja par to materiāla kvalitāti. Ja tu tiešām mums pacienti, kur trekni paēdis, aiziet uz laboratoriju, mēs nevaram tieši šādu izmeklēt, jo, kad notiek laboratorijas, notiek tādas, teiksim, centrifugēšanas padodas tie materiāli, un tas sērums, ko tālāk jādiagnosticē, saprotat, viņš ir tāds duļķains paliek. Ja tiešām duļķains kā treknis tāds. Un ir metodas, uz ko tas ietekmē, un rezultāti būs vai maldinoši, vai vispār nebūs.
bet ir akuta situācija, par to nav jādomā, kā ārsts teica, tad lūdzu ejiet nododat analīzes un nepārdzīvot, bet ir jāatrunā to, ka tukša duša var arī būt 4 stundas, jā. Tas neiet runa par 12 stundam garu periodu, ja iepriekš vakara, bet ja dienas laikā, ja jūs paēdat brokastis, jūs zināt, ka tomēr jānodot, jā, aizmirsat, vai nepaspējat, jā. Jūs varat arī 4 stundas izturēt, arī aiziet un nodot analīzes. Tā kā... Šī ir laba nianses, jo man arī ir bijuši gadījumi, kur es tā plānoju dienu un jāiet nodot analīzes, tad ir tāds, no rīta nepaspēšu, bet pa dienu jau arī nevarēs iet, jo es būšu pēdas brokastis, bet negribēs nēst. Bet šeit jāņem vērā, kas tieši ir nozīmēts, tāpēc jāizrunā ar ārstu, bet ja, piemēram, ir hormoni ir nozīmēti, kur jānodot tieši no rīta, tad arī jāņem vērā. Ļoti svarīgi saprast, ko jūs gribat nodot. Ja jūs gribat vienkārši nodot uz iekaisu marķieriem vai tam pašam infekcijiem rādītājiem, tas ir viena lieta, jā, bet ja jūs, piemēram, specifiskiem hormoniem jānodot, kas tieši, piemēram, kortizolam, jā, no rīta, tad gan jūs nevarat aiziet pēc, un tad arī tā, piemēram, arī laboratorija jāatrunātas, piemēram, tad viņam prasa, vai tiešām jūs varat nodot, ja jums ārsti izrunājat, šādā laika jūs nododat. Tad mēs pat ar īstenībā ir tādi gadījumi, kad atsakā, un tad lūdzu nāciet tiešām, jo ārsti arī uzraksta bieži vien, piemēram, tur no rīta, jā. Tad jāņem vērā kopumā, nav neviens tāds iekāls, ka tā un vai šādi jādara, jā, jādomā, un tiešām zvans draugam, savam ārstam, ārstam, jā, un tad arī, teiksim, tad būs viss labi. Jā, tad ļoti, ļoti noreducēju šo sarunu. Ir šīs te profilaktiskās asins analīzes, kuras nebaidamies veicam reizi gadā. Vislabāk, protams, caur ģimenes ārstu, jo ģimenes ārsts varbūt tās ieteiks kaut ko vēl papildus pielikt pie tām pārbaudēm. Bet, ja ir tā kārtība skaidra, tu vari iet arī pats nodot, bet vienmēr tulkojam kopā tikai vienīgi ar ārstu. Nekāds mākslīgais intelekts vai draugi vai nedod Dievs fórumu vai kaut kas tam līdzīgs. Un, ja ir aizmirsies vai nav pārliecības par to, kā ir ar tām pārbaudēm, kāds ir tas sagatavošanās ceļš pareizais, tad zvans arī vēlreiz vai no ģimenes ārstam vai arī laboratorijai. Un tur visu tad arī stāstīs. Labi, paldies, Jāna, un paldies, Ivīna, par sarunu. Man bija ļoti interesanti par to ģenētiku. Domāju, ka es padomāšu vēl vairāk. Tiešām ļoti interesanti saruna. Es ceru, ka bija interesanti un noderīgi arī visiem tiem, kas mūs klausījās un skatījās. Un šo epizodi un arī visi iepriekšējās meklējiet portālā TV3LV, mūsu YouTube un Spotify kanālos, un tiekamies pēc laiciņa, kad jau atkal spērsim nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!